Nu ko, ir oktobris, ir sākušās dzinējmedības, un mēs atkal esam ciemos pie tevis šeit, Melcilā, Wild and Free. Un kaut ko garšīgu gatavosim no tā, ko tu noteikti esi nomedījis dzinējmedībās. Kā atklāšana pagāja? Labi, dzinām. Vienu vai divus mostus? Nē, nu tā normāla. 2-3 dienas tā, nu. Vārījāt noteikti zupu pie cepāt aknas, protams, jā. Dziedājāt vakarā. Nu, tas tā. Daži dziedāja. Jā, par ko dziesmas bija? Par sēnēm. Par sēnēm? Un ko Rakau par to visu teica? Galvenais mūsu pārtikas inspektors. Mūsu pārtikas inspektors, viņam dzinējmedības ir, nu, viņš kā princis visu dienu mašīnā guļ uz bebrādiņām, un tad vakarā tā viņš izkāpj ārā. Tagad es iešu. Tas ir tā, tagad jūs tie lohi, kas nemācēja trāpīt, es tagad iešu savākt tos ziepu gabaliņus, ko jūs atstājāt mežā, ja? Nē, Viņam bija darbs? Jā, viņam pastāvīgi ir darbs, un es redzu, ka, manuprāt, ka visi bavārieši uzskata tā, ka vienīgie ģimenē, kas iegūst gaļu, ir viņi. Ka visi tie lielie suņi, mēs tā kā tevi. Tie tikai vēl kārā. Un tad viņiem garšīgākie gaļas gabali, protams, pienākās viņam par darbu. Jā, protams, jā. Rakau gadījumā tā ir auss, viņam šausmīgi patīk auss graust mašīnā. Bet auss patiesībā ļoti labi iztīra viņam visu kuņģa, zarnu traktu un galu galā tas ir forši no viņa viedokļa raugoties. Tas tā kā čipsis sunim. Jā. Kā čipsis. Mums garšo čipsi, suņiem arī, bet suņiem ir brieži čipsi. Jā, brieži čipši, aļņu čipši, stirnu čipši. Jā, tajos čipsos nav parasti baigi ērču. Manā pusē, piemēram, ka nomedīja, tas gan vairāk ir varbūt līdz dzinējmedībām, tad jau paliek augstāks, lai gan pēdējā gada ir tik silti, ka tu nevar saprast, ko tev uz to atklāšanu mugurā, lai velk. Šortus vai atceļu, vai ne? Ne, patiesībā būtu stilīgi medniekiem tādi oranžas krāsas šorti, jo visā citādi ir karsti. Un tad jau būs noteikumi ievērot, jo sarkanais apģērba gabals būs mugurā. Jā. Tas nekas, ka viņš ir zem lapu līnijas. Bet varbūt tad inspektorus nomainīs inspektores, kas arī varētu būt interesanti. Iespējams, jā. Jā, bet ko mēs šodien pie tevis gatavojam? Nu, tad mēs izmantojam vēl pēdējo iespēju tikt pie sēnēm, jo kaut kas jau mežā vēl aug. Nu, klausies, pie tādiem siltiem laika apstākļiem augstas līdz decembrim. Jā, vienkārši decembrī nav baigi populāra grozņām dragāt apkārt pa mežu. Klausies, bet es esmu atradis gailenes arī decembrī. Jā, dzenot, kas arī esmu, kad uzdūries, ieraugi tu to bunti un sabās pilnu cepuri izstiep ārā uz vakarā ir, bet tas ir tāds vairāk negadījums nekā plānveida rīcība, vai ne? Negadījums decembrī, šito vajadzētu atcerēties, kad mēs būsim ciemos pie tevis decembrī. Uz negadījumiem. Nē, bet mēs mēģināsim vēl kaut ko tik ar sēnēm, redzam, mums ir sēņu tērpi. Ja? Man arī. Jā. Es esmu sūnis un tā ir baravika. Jā. Un mēs pagatavosim tādu ēdienu ar ļoti ārzemniecisku nosaukumu Wellingtons. Šis vārds... Uzreiz saku, tas nav zābaks. Jā, es saprotu, ka tas nav zābaks, bet man uzreiz nāk asociācija ir tāda fantastiska filma Policijas akadēmija, un tur vienā no seriāls tāds, un vienā no tām sērijām tur notika cīņas par kaut kādu kausu, bija kaut kādas sacensības, un tur bija pretinieki no Wellingtona akadēmijas, pieļauja, ka tas ēdiens tapis tur. Vai arī varbūt, piemēram, Austrālijā ir Wellingtonas dabas parks, jā, un ir Wellingtona brands zābakiem, piemēram. Jā, tā kā to visu tur var malt iekšā, bet varbūt, ka nevajag... Zābaks taču nebūs. Nē, zābaks atstājām mežā, nogriezām nost, palika tas, kas ir Wellingtonā. Wellingtons lielos vilcienos ir gaļas pīrādziņš. Lielāks tāds, saprotu, nekā Ziemassvētku pīrādziņš. Jā, mazliet lielāks nekā Ziemassvētku pīrādziņš, un gaļa viņā ir nevis malta, bet tāda te steikveidīga, vienā gabalā. Un... Tā kā viss šis pīrādziņā. Jā, tas viss pīrādziņā. Jā, man jau šobrīd tas pīrādziņš garšo. Tātad tas ir steika pīrādziņš, jā, bet vispārējais pildījums ir tas pats, kas gaļas pīrādziņš. Turpatās tur būs sīpoli, tur būs ķiploki. Kur tad bez tiem? Jā. Tur būs gabaliņš tava speciālā čilī. Jā, šogad atkal ir sauguši tādi. Tas būs gan, protams, prātīgi, bet tomēr viņš tur būs. Turbo čilī. Un pēdējās rudens sēnes, reku kaut kādas divas. Jā, tās arī izskatās tā kā oktobra šobrīd vidus apmēram un pēdējās. Mēs divus Wellingtons taisam, ka reiz divas sēnes arī tur varētu aiziet. Tas arī pa lielam būtu tas, ko tur vajag. Tur tiešām nevajag daudz.
Nu, un tad vēl ir vajadzīgs cauraudzītis, bet bekoniņš, ja? Tāds te. Tiešām ar tiem 2 gabaliņiem pietiks? Tur ir vēl viens iekšā. Nu, tas būs otram, tas būs šim. Ja? Lūk, un kā parasti visas mūsu receptes ir tādas, kuras arī mednieki savā mednieku mājā var diezgan droši uztaisīt, jo visu, ko tu redzi šeit, nu varbūt izņemot tavu speciālo čilī. Ja? Pēc tā čilī pie manis lūdzu? Jā. Kā tu toreiz teici, tas bija šķiet kā augusta epizodē, tu teici par nelielu, taču taisnīgu atlīdzību. Jā, tieši tā, par nelielu taisnīgu samaksu var iesaist pēc čilī. Tātad visu izņemot speciālu induļu čilī, jūs varat nopirkt vairāk vai mazāk jebkurā lauku veikalā. Nu, par lielu veikalu nemaz nerunājot, ja. Sīpols ir visu. Domāju, ka lauku veikalā nē, bet pie Wild and Free gan šovar tā būs. Jā, bet, ja mēs runājam, ko var darīt mednieki, ja, tad paši samedījām, paši uztaisījām. Pārējo no veikala, no čili no manis. Jā, tā kā tas viss ir pieejams, un tur atkal recepte, vēl sāls pipari, ko visticamāk, jebkurā mednieku māja var atrast, pat īpaši nemeklējot, ja, nu, viņas tur kaut kur ir. Līdz ar to, un, protams, ka ir vajadzīga arī mīkla. Mīkla ir nopērkama veikalos gatava, tādās plaksnītēs. Ja, tā kā lapu mīkla domāta. Jā, tad nav medniekiem jākļūst par mīklas jaucējiem, rulētājiem un pletētājiem. Principā, ja ļoti gribās, to var darīt. Jā, bet... Vienas 100 kārtas un cik tur tā dara? Jā, bet daudz, ja tu gribi uztaisīt 2 vai 4 vai 6 Wellingtonus, tu nopērci pats viņu ar mīklu un viņa tev ir gatava. Tu noliec viņu atlaižās līdz šādai foršai mīkstai konsistencei apmēram 15-20 minūšu laikā un viss ar viņu ir kārtībā. Mēs uztaisīsim to Wellingtonu, liksim tur iekšā un cepenē iekšā. Nu, vienīgais, kas ir vajadzīgs, lai būtu cepeškrāsnes. Nu, bet ja kārtīgā vecākā mednieku mājā ir malkas plīts, parasti tāda tur ir, un tajā parasti ir arī cepeškrāsnes. Ja nav, atvainojos, tālāk vajadzēja iebūvēt. Nu, iespējams, ka tur ir, bet te ir tā, ka šim ēdienam ir diezgan svarīgi, lai viņš tajā cepšanas procesā, lai viņš nepārkarstu. Līdz ar to tur baigās temperatūras nevar likt, jo viņš vienkārši paliks sedegs. Ja? Nu, tas nebūs labi. Tātad tur ir temperatūra kaut kāds 160-165 grādi. Kuru visticamāk malkas krāsnī būs baigi grūti noturēt, jo viņi jau lēkā augšā lejā. Nu, jā, un, zin kā, ienāca kāds nosolušāks no pagalma, pagalas iekšā, un tur viss notiek. Malkas krāsnī var taisīt visādus tur sautējumus, zupas un tādus tur cepešus sutināt un vēl kaut ko, kuriem pa lielam nav lielas starpības, vai viņš tur 150 vai 200 vai 220 un ilgāk vai mazāk, bet šeit tomēr jāuzvar. Bet ja cepeškrāsnes ir viselementārākās cepeškrāsnes, šo funkciju pildīs. Nu, galu galā. Tā cepeškrāsnes tur neko daudz nemaksā. Vienu tādu uz mednieku māju pa visiem samatot. Katram pa 2 eiro samatot, principā tur sanāk lielāks klubs. Tieši tā, tās iekārtas šobrīd tiešām neko nemaksā. Ja ir vēlme kādā reizē mednieku mājā izbaudīt kaut ko interesantu, tad... Kāpēc gan ne? Ja negrib darīt mednieku mājā, dari to vakarā savā mājā, gan jau, ka mājās cepeškrāsnes ir. Nu, parasti mājā ir. Bet kā tev šis te rudens ir pagājis Wild and Free vai mednieki ir braukuši pie tevis gan ar medījumu, gan pēc produkcijas, nu varbūt pēc droši vien vairāk nemednieki? Nu, pēc gatavās produkcijas brauc nemednieki, mednieki brauc ar saviem briežiem, kurus mēs iepērkam, medniekiem mēs arī gatavojam viņu privātus pasūtījumus, jā, pašu patēriņam, kas viņiem, viņu ģimenes vajadzības lietošanām, jā. Un kas ir populārākais no tā, ko lūdzu pagatavot mednieki? Tavs sortiments ir ļoti garš, bet ko lūdzu pagatavot mednieki? Nu, viena no visvairāk gatavotākajām lietām mums ir ar gaļu pildīts pankūks. Visvairāk gatavotā. Un tam ir daži saprotami izskaidrojumi. Nu, pirmkārt, ir cilvēki, kas vienkārši pasūta pankūks, tāpēc, ka viņam vajag pankūks, ja, un tad viņi atved gaļu, mēs tiek taisīs pankūks. Bet tā kā mēs... arī tā kā mēs iepērkam briežus, kā mums pēc jebkura brieža vai brieža vai stirnas vai kas no tas pat dzīvnieku būtu, tur sasks, sermulis, žubīte vai vēl kaut kas. Ja? Žubīšu pankūks. Ja? Paliek pāri kauli, ja? Un tos kaulus mēs, tie, kas mums ir kauli priekš ražošanas, tad mēs no viņiem vāram buljonu, ja? Un tagad tu tos kaulus novāri, tad tur ir ļoti daudz, pēkšņi rodās ļoti daudz gaļas, kuru tu pirms tam neesi redzējis. Jā, es nezināju, ka tu tik daudz gaļas ir. Jā, pakasi nost un sajauca garšvielām, sablenderēs, piemal klāt olu un tev ir gaļas pankūku pildījums. Tas klausās baigi labi. Nu, lūk, līdz ar to
Ja mednieks vēlās kaut ko gatavot savai privātai vajadzībai un atved to, nezinu, cisku tādu, kādu viņi ir, tad viņam, gribi, negribi, paliek pāri kauls, to, kur mēs izvāram buljonu, un iznāk arī kaut kāds pankūks. Līdz ar to bieži vien tā pankūka vienkārši tur arī klāt veidojās. Ja? Vai ir interesi arī par šo te buljonu, jo vairāk es esmu šeit un tu kaut ko gatavo, es saprotu, ka tas buljons tā ir tāda manta, kas tā kā zelts nerūsē saldētavā. Buljons tā ir tiešām štela. Pirmkārt, viņš var ļoti ilgi stāvēt saldētavā. Viņš ir plasmas trauciņā ar vāku un tur viņš ir reāls koncentrāts, riktīgi tāda bieza, spēcīga gaļas vira. Tas nav tāds, ko tu vari dzert ar krūzītēm, bet viņš ir kā bāze zupai, ja, un tu principā vispār, ja mājās tiek gatavotas zupas, ne visas mājas gatavo zupas, ja. Vai manā mājā zupa tas ir? Jā, bet ir mājas, kur negatavo zupas, ja, tad viņiem nav aktuāli. Ja tu zupu negatavo, tad buljonam tev tos pielietojums ir krietni vien mazāks. Jā, mazāk, jā. Bet ja vien tu taisi zupas, jebkurai zupai piegāz klāt puslitru. Saltējumi vēl. Jā, viss kaut kur, bet primārajā zupām, jebkurai zupai piegāz klāt puslitru vai litru tā buļļona koncentrātu, tev uzreiz ir medījuma zupas garša. Protams. Tu tur vari pupu dzinumus vārīt un tik un tāpēc gaļas garšos. Zini, šķiet vienai no tautām ir stāsts par zupu no cirvja kāta. Principā cirvja kātu tur iekšā vai pašu cirvi, un to buljonu principā ir ok. Un cirvi pēc tam noliek nākamajai reizei. Ideāli, jā, ideāli. Jā, bet pietiks par to, par buljonu. Ķeramies klāt, kas tad jādara? Ķeramies klāt. Sāksim ar sēni. Šiem nekas nav jādara. Es viņus jau iztīrījis pilnīgi tīru sarkanu. Šeit ir tas pats, ko es esmu stāstījis iepriekš, ka visas plēves, visi tauki, viss no taukus mēs dabūsim no šejienes, un jebkura plēve padarīs viņu neēdamu. Stīvu, ja? Jābūt pilnīgi sarkaniem gabaliem. Un tad, kad es, piemēram, gatavoju produkciju, fasēju gaļu no savu medījumu savām vajadzībām, ja? Man ir dažādas frakcijas. Tur karbonāde, tur steiks, tur šašliks, tur gaļa priekš malšanas, vēl kaut kas. Un man ir arī viens maisiņš, kur es rakstu gaļa Wellingtoniem, kas ir lielāks par šašliku, bet mazāks par steiku, jo steikā viņš ir bišķiņ pa plānu, vajadzētu bišķi vairāk. Ja? Bet šādu te izgriežot, piemēram, no priekšējās lāpstiņas, ja? Tur varbūt steikam nepietiek, bet Wellingtonam tieši kā reiz arī sanāk. Jā. Ko? Baravikas? Baravikas. Šos mēs atliekam pašlaik malā, tie gaida savu kārtu. Bekoniņš arī nebūs jāgriež, tas arī var gaidīt savu kārtu. Jāsagriež būs, sāksim ar baravikām. Tur mēs sagriežam viņus vienkārši cepšanai, bez īpašiem speciāliem risinājumiem. Tad viņus būs jāapsep. Griež kā jebkuru cepamo sēni. Kā vispār Kurzemes pusē ar briežiem saprotu ir ok? Kā ir ar sēnēm? Kaut kur jau ir kaut kādas, jā. Šogad vispār ir baigi labais sēņu gads. Mēs esam diezgan slinki šajā ziņā. Sēnes aug pagalmā tālu nav jāiet. Es tieši to gribēju teikt, mums bišķi kaut kas aug pagalmā. Un ja akurāt pagalmā liekas tā, ka ir varbūt bišķiņ pa maz. Tad tāds mazs aplītis, burtiski ap mājām. Pusstunda, 45 minūtes, un tu esi sasēņojies tieši tik, cik tev tai vienā vakarā ir lusta tīrīt, jo sēņošanai ir viens mīnus. Ir jau baigi forši staigāt pa mežu tur kopā ar ģimeni, ar suni un svaigu gaisu un atpūtu un pastaiga. Groziņu un nazīti, jā. Bet tas ir baigi forši tas brīdim, kad tajā groziņā ar nazīti sāk rasties iekšā tās sēnes. Tā plūkšanas procedūra, protams, ka ir baigi foršā. Jā. Bet tad, kad tu nokļūst apakaļ mājās, saprot, ka tagad tas viss ir jānotīra no skujām, no smiltīm, jāmazgā. Un tad arī uzreiz šovakar pat vismaz primāri jāscep vai jāpār, lai viņš neiet bojā. Tas viss ievelkās uz vēlam vakaram. Un tad, tas nav forši. Jā, un tad ir bija domā, kāda vēl pēc es gāju tās sēdes lasīt. Būtu mierīgi sēdējis vakarā mājās un pusdienojas. Bet Wellingtonam tā kā vajag tās sēnes. Jā, bet šeit tiešām reiz nevajag daudz.
Un dēļ šim tas mokas nav tik lielas ar to tīrīšanu. Zin kā, man nekal ir tāda ķibele, ka es aizēju uz mežu un tā baravika ir tik skaista, tu viņu griez un visu forši un atnēc mājās un tad sieviņa saka, klausies, tu tiešām gribēji ar gaļu tās sērijas? Un tad saproti, ir skarbi, kad 2/3 no tā, ko tādām pūlēm es lasījis, kā es aizbraucu uz kompostkaudzi. Man tā gadās. Es mežā nogriežu visu, es pat paņemu vēl kātiņu no pastos vai cepurīti, labi vēl kādreiz liela pārgriežu cepurīti, jo man negribās staipīt līdzi to, kas mēs redzēs. Es labāk veicu visu to primāru izgriešanu, jo mežā vai paņemu tur no tās lielās cepures tur tādu mazu gabaliņu, tāpēc, ka viņš derīgs. Jā, gadās. Bet labi, baravikas sagriezām. Tā. Ko, turpinām. Sēnes būs gatavs. Mums ir vajadzīgs vēl sīpols, ķiploks, tavs speciālais čilī, un tur sāls pipari, bet tiks uzbērt virsū, tas jāgriež nav. Super. Tā griešana tiešām ir ļoti nedaudz. Es domāju, ka ar šo var tikt galā jebkurš pat ne sevišķi apmācīts griezējs. Nevajag speciāli apmācīt cilvēku šai te procedūrai noalgot uz visu klubu. Es domāju, ka ar šo tiks galā vairāk vai mazāk jebkurš akmeņu cepējs. Vai tev kā cilvēkam, kurš šo dara bieži, darbiņu, ir kādi padomi, kā tikt galā ar to raudāšanu, ar ko parasti cīnās griežot sīpols? Vakardien šķiet, ka Facebookā redzēju viens pavārs, šķiet, viņš arī no Ukrainas ir, bet viņš testē dažādas lietas tieši virtuvē, ko darīt. Un vispirms gāja tāds mazs video rullītis, kur katla vāku zem kapuces un sašņorēja zem zoda. Un tad viņš ar tāpat paņēma no plaukta to katla vāku, uzvilka jaku ar kapuci, tā sasējās, tā kā drusku pēc kosmonauta izskatījās, tāda dīvaina kosmonauta, un tad priecājās, ka patiešām sīpola sula acīs nav bijusi, varbūt ir kāds normālāks padoms. Man jau šķiet, ka parasti cilvēkiem tās asaras, tāpēc, ka viņiem tā ruksīša žēl ir ne jau tā sīpola. Un tur jau neko nevar darīt. Ne, tur neko nevar darīt. Ja ruksīša žēl, tad asaras līst. Jā, un visu, ko tu tur, jau sīpols jau tur ne pie kādas vainas. Bet, ja kādam ir žēl tā sīpola, tad to žēlumu var mēģināt apiet ar tādu triku, ka, redz, man nav žēl sīpola, ja? Es saprotu. To arī neesi šobrīd ļoti uz žēlabām noskaņojies. Nē, pilnīgi ne. Bet to var apiet tā, ka pēc tam, kad viņš ir nomizots, tas sīpols, ja, pirms tās griešanas, ka viņu noskalo augstā ūdenī, tekošā augstā ūdenī, tad tā sula bišķi tā kā mazāk nāk ārā. Jo to joku strādā tā sula sīpola. Jau tas sīpoliņš un ķiplociņš. Superīga kombinācija pie jebkuras gaļas, bez šiem diviem laikam. Jā, tas ir tāds diezgan standarts. Jā, tur parasti šitās lietas ir jāliek klāt un nav tur ko daudz kautrēties. Kā ar sīpoliem un ķiplokiem Wild and Free speciālajās receptēs? Varbūt ir kaut kas īpaši ķiplokots vai sīpolots? Pirmkārt, šie abi iet visā, ko mēs vāram, tad tie buljoni un pankūku gaļa, jā, tur tas iet, kā zupas saknes sastāvdaļa. Ķiploki iet arī falšajos zaķos, vēl šādos tādos pildījumos, tad šitajos te Wellingtonos iet, jā. Mums ķiploki diezgan daudz iet, tāpēc šis konkrētais ķiploks, ko mēs tagad griežam, nav kaut kāds ķiploks, tas ir... No tava dārza? Nē, tas ir no mednieka, kurš audzēja ķiplokus dārza. Wow! No mednieka ķiploka audzētāja. Redz, tu esi mednieks čili audzētājs, man jau zināms mednieks ķiploka audzētājs. Un katru gadu viņš man kaut kādus tur 6-8 kilogramus tādu maisu piegādā. Mēs viņu mēģinām maksimāli ilgi noturēt pie labas dzīvības. Ir kādi padomi? Paganē jau to audzētāju. Audzētājiem arī ir risinājums, protams, kā būt pie labas dzīvības. Ir vienkārši bieži jāiet uz mežu un jāuzturās svaigā gaisā. Un viss būs kārtībā. Bet ķiplokam viņš nedrīkst nedz pārāk lielā mitrā, ne pārāk lielā sausumā stāvēt. Tāda vidēja temperatūra. Mums viņš stāv
Mēs kādreiz turējām viņu tā kā dzesētavā vecumā, tur viņš ātri palika tāds čagans, no mitruma. Tagad viņš vienkārši stāv virtuvē, veidināmā kastē. Jā. Tādā kastē, kur vējš skraida. Jā, kastē, tā plasmas kastē tiem caurumiņam sanos, un viņš tajā stāv virtuves temperatūrā. Starp citu, kādu laiciņu atpakaļ biju aizbraucis gatavot vienu materiālu palīgā žurnāla Agrotops uz Getliņiem, tur, kur audzē tos gurķus. Un izstāstīja agronoms, kas ar to visu nodarbojās profesionāli un ikdienā, izstāstīja vienu lietu, ko es nezināju, ka gurķus, lai viņi nepazaudētu garšu, nedrīkst atdzesēt zemāk par kaut kādiem 13 grādiem. Jo ir taču tā, ka tu atnes to gurķi no siltumnīcas vai no dārza, un viņš ir garšīgs ilgu laiku, ir forši. Savukārt to gurķi, ko tu atstiep no lielveikala, viņam tā kā garšas vairs tā kā nav, ir tikai skats. Un tā fiška izrādās, agronoms mums atklāja, ka viņus pārvadā dzesēšanas... 4-5 grādos. Un tas gurķis ir atdzesēts par daudz. Atsaldēts gurķis. Arī tā var teikt, atsaldēts gurķis, bet jā, un tas viņam ir par zemu, un pazūd šī garša. Jā. Tik vienkārši. Bet mums gurķi Wellingtonā nevajag. Nē, gurķis mēs šodien neliksim. Arī siltumnīcas viss ir jau aizklapēts ciet un gurķi izvākt ārā. Klausies, kāda siltumnīcas skait medī? Jā. Lūk, un tagad tavs čilipers, bet domāju, ka ar šo mēs būsim ļoti prātīgi. Tā kā pat ļoti. Apmēram šitā. Šitik prātīgi mēs būsim ar viņu. Pārējais, lai paliek nākamām paudzēm. Es domāju, nākamajiem mēdājiem. Jā. Sagriežam viņu mazos gabaliņos. Galvenais pēc šī darba darīšanas ar neaizsargātām rokām, tā to teiks, neberzēt acis un citas ķermeņa daļas jūtīgas. Redz, ja tev nebija pirmā epizodē žēl ruksīša, tad nebūs jāberzē acis tagad, vai ne? Bet protams. Tā. Lūk. Ko, atliek tikai visu likt uz pannas un ļaut tam visam smuki čurkstināties. Šeit viena lieta, starp citu, ko... ērtības daļa labad. Protams, ja mēs esam tur unikāli aprīkotā virtuvē, kur ir 50 dažādi punduļi, šmunduļi, kaut kas. Mednieku mājas virtuvi. Bet mednieku māja panna droši vien, kad ir. Jā. Liela parasti. Liela, maza kaut kāda ir. Es, ja vien ir iespējams, šīs lietas, kuras tiks ceptas pirmās, es griežot uzreiz viņas lieku pannā, augstā pannā uz galda. Jo man tik un tā, ka es to pannu likšu uz plīts, tas būs pirmais, ko es tur gāzīšu iekšā. Priekš kam tam man vajag vēl vienu bļodu ķernāt, ja? Sēnes mēs liksim vēlāk, tās stāv atsevišķi. Bet šitas tas ir pirmais, kas tiks cepts. Mēs ieliesim šitien olīveļu un apcepsim, lai viņi kļūst bišķi brūni, pēc tam metīsim klāt sēnes. Līdz ar to viens trauks jau mums, ietaupās. Tā arī viss. Jā. Ejam cept? Dodamies cept. Jā. Uzlējam bišķiņu eļu, olīveļu un ļaujam šim te visam apbrūnināties. Tā kā viņš būs apbrūninājies, mēs pieliksim klāt sēnes, bišķi apcepsim. Cepamajām sēnēm tur tas process arī nav baigi ilgs vajadzīgs. Un tad pārliksim atsevišķā bļodiņā, jo mums būs, pēc tam viņš kā masa būs vajadzīgs. Redz, sīpola sāk brūnināties jau. Vēl mazliet un būs jau smukā kondīcijā. Viņam tā kā mazliet jākļūst mazliet mīkstiem ir priekš šī te ēdiena. Labi. Tātad, sēņu sīpola masa ir gatava. Kas būtiski, es šobrīd neesmu pielicis nedz sāli, nedz piparus, jo tos mēs liksim tā, ka mēs apcepsim tos gaļas gabalus. Vienkārši, lai nebūtu dubultā šis te. Tā, šis mums ir gatavs. To mēs pārvērsim lietošanai citā trauciņā. Un pannu tūlīt pat izmantosim tālākai cepšanai. Vēl višķi eļļa palika. Ieliesim mazliet klāt.
Bieži vien uz karstas pannas metot virsū gaļas gabalu, eļas praktu, notašķās rokas kļūst nepatīkami karsti. Lai no tā izbēgtu, es parasti daru tā, es pabīdu viņu no tā karstā riņķa nost. Uzlieku tos gabalus šeit, jo šobrīd viņi nesprakšķinās, tāpēc, ka no apakškarstums nenāk. Uzbēram tagad jūras sāls. Tagad var uzbērt tā normālā daudzumā viņu, jo tāpēc, ka vajadzēs arī tai masai, lai viņi pietiek. Un tas pats ar pipariem. Un tagad liekam apakaļ uz tā, kas bija karstais, kur viņi sāks tūlīt arī cepties. Šī cepšana ir ļoti īsts process, jo viņiem pēc tam vēl jāsildās cepeškrāsnī, tā kā viņus pārcept nevajadzētu, jo te viņi kļūst cieti un stīvi. Lūk, aizgāja čurkstēšana. Viņiem kaut kādai krāsai jāpaliek, nezinu, zeltaini brūniem, pelēcīgiem. Melnbalta tā kā zebra. Strīpaini. Nē, steiks kā steiks, nekas unikāls. Parasts steika risinājums, tikai viņš ir ļoti plāniņš, ja? Tā cepšana, tur tātad, mēs tagad kādu minūti cepam no vienas puses šobrīd, ja? Tagad, ko es darīšu, es pabīdīšu no šitā karstā, kas dēļ kā nost, apmetīšu viņus otrādāk, lai man nešķekstās virsū to pašu procedūru ar sāli no otras puses un pipariem. Un apakaļ uz karstām. Oglēm. Jā. Šī gadījumā magnētiskajā laukā. Un visiem sveiciens, kam patīk alumīnija cepurītes, folijas un citas lietas. Vienmēr laipni, jā, varat izpausties. Kas to zina, kā šitā plīdze darbojās? Es domāju, ka gatavojot medījumu, ir jābūt kādai saiknei ar visumu. Vispār medībās ejot, ir vajadzīga šī saikne ar visumu. Jā, un tas ir starpgalaktisks pasākums. Pilnīgi noteikti. Sāli pipari vairs nebērsim, ja viņš abās pusēs jau ir. Viņš jau lēnā garā sūcās iekšā, pūst. Apmetam vēlreiz šitā. Pagrozam. Kopumā tās ir apmēram 2,5 minūtes no katras puses, kopā skaitot. Ļoti īsta tā cepšana, jo, kā es teicu, viņš vēl cepsies cepeškrāsnī, viņu nevajag tagad dabūt pilnīgi gatavu. Galvenais, lai viņš ir aprāvis, lai ir tā garoziņa, kas neļauj iet ārā mitrumam, sulīgumam, ka paspied, tu redzi, viņš ir atspērīgs, ja? Nu, tātad vidū viņš noteikti, ka vēl sarkans. Visu šito slēdzam nost un iesim samontēt Wellingtons. Tev tēvs bija kalējs, ne? Jā, to vienreiz man teica, kad es te kaut ko ņēmos ap grillu. jā. Uz grillu ir gandrīz sarkans metāls un justs varonīgi kampi viņu rokās. Nu ko, mega pīrādziņš ar steiku? Mega pīrādziņš ar steiku. Lai būtu vieglāka tā izveidošana, uz dēlīšu mēs uzpērsim bišķiņu miltus. Tā. Labi. Lai nepielīp tā mīkliņa klāt, ja? Jā, dēlītis tā drusku mitrs un tad nostiņu nedabūsi. Jā, un mēs viņu tad šādi mazliet ar rokām, nevajag nec rulli, nec ko, paspaidam mazliet lielāku, nu cik no mums viņš sanāk, ja? Jo viņš iznākas lielāks, jo būs pēc tam vieglāk salipsēt kopā. Ņemam pīrādziņu, gabaliņu, ja? Ņemam to, ko mēs tas atcepām. Klausies, jo tagad izskatās tā, ka varētu vienkārši apēst. Nemaz to mīklu nevajag. Mīklu vienkārši klāt piekost, vai ne? Nu, jā. Nu, tā, šitas te. Tas ir pildījums. Lokam viņu tagad ciet. Tas ir mazliet varbūt, tas laikam ir tajā visā tas ķēpīgākais process, ja tā cieta aizlipināšana, jo viņš ir jādabū, lai viņš aizlīp, nu tad te ir mazliet jāiespringst, jā. Bet te ir atkal viena lieta,
Šādi te mēs čakarējieties, nu tur nekas baigas skaists nav, vai ne? Nu, to jau noliks uz leju. Nu, tieši tā, tas, kas mums ir augša. Tas ir šobrīd apakš. Jā, tie pirmie būs tie pēdējie, un tie pēdējie būs tie pirmie. Jā, dažos rakstos ir tā teikts. Lūk, mēs viņu šādi te aizķibinām ciet, varbūt pat nebaigi dekoratīvi, šļops otrādi. Izveidojam formu, jā. Uzliekam rakstu zīmes, un viss ir skaisti. Re. Arī olai atradās vieta. Mēs viņu bišķi samaisam. Pilnīgi pareizi to būtu tagad darīt ar rotiņu, bet pieņemot, ka mednieku mājā izņemot krāsu, otras nekādas citas nav, un otra, kas ir izmēsēta terpentīnā, varbūt nebūs tas labākais. Jā, nebūs īsti. Labi, tad skuju garša nebūs īsti tas, aizdegsies cepeškrāsnes vienkārši. Jā, arī var tā gadīties. Jā, tāpēc mēs ņemam mājas variantu bez otiņas un ar karotīti nosmērējam tam Wellingtoniņam augšu. Zin kā, mājas variantā vēl ir sievas kosmētikas vates plāksnītes, kas tik vēl tur nav. Nu, labi, es bišu mājas variantā droši vien, kad būtu arī otiņa, visticamāk virtuvē. Jā, šis ir tāds mednieku mājas variants. Jā, tāds uz ātru roku, ko nu varam, jo nav jau svarīgi, kā tu to oldu dabū virsū, galvenais, lai viņi tur būtu, jo viņi piedos tādu spīdīgu virsiņu tam visam. Un mazliet zeltaināku nokrāsu. Jā, nu liekam uz cepešpannas. Ņemam otru, iztaisnojam. Odikošu. Tās mantas ar šogad netrūkst. Oi, pat vēl tagad rudenī. Tā kā viņiem darīt nebūtu ko, vai ne? Nu, kamēr silts, tikmēr ir rodi. Oi, es neuzliku viņam bekonu tam iepriekšējam. No tā otram tagad mēs izdarīsim to. Uzliksim abus otram. Bija jāizdara šīta lieta, kuru mēs pļāpājot aizmirsām. Tātad jūs viņu ietinat tādā mundierītī. Bet nekas viens mums būs superdietiskais, otrs būs vienkārši dietiskais. Izklausās ļoti interesanti par to diētisko. Lai gan ne. Zini, brieža gaļa ir ļoti diētiska. Alņa gaļa esot gan vēl diētiskāka. Visa medījuma gaļa ir ļoti diētiska, ir sevišķi briežveidīgie, tas ir briedis, alnis un ir sevišķi stirna. Tur to kaloriju ir, vitamīnu ir daudz, kaloriju ir samērā maz. Tā tēlēni izsakoties, tu var apēst visu briedi un pa lielam nebūs nekas trakāk kā 2 Big Maci McDonaldā. Šitais jāliek virsrakstā, klausies. 1 briedis, 2 Big Maci McDonaldā. Jā. Izklausās vienkārši super. Tā iegūstam pierādziņa formu. Šis mums neiznāca tik skaisti kā iepriekšējais, te mums maz caurumiņš, to mēs aizķibinām ciet. Tak mīkla jau atļauj. Mīkla atļauj. Liekam virs olu. Un viss. Nu, Wellingtoni ir gatavi. Nav vēl gatavi, viņiem jācepās vēl ir. Nu, bet principā samontēti te ir. Samontēti ir, jā. Nu, redz, samontēti ir. Atliek tikai cept? Jā, daram tā. Nomazgāsim rokas un tūn būs. Atzis, es arī varu pacelt, kamēr jūs mazgā rokas, es jau nesīšu uz cepeškrāsni. $170, pat mazāk, 165 grādi būs ok. Un mēs liekam kaut kādus tur, teiksim, 10 minūtes, ja? Nu, ko nopīkstēja? Wellingtons nopīkstēja. Man liekas, ka būs vēl jāpīkstina, bet mēs varam pārbaudīt vienkārši vēl tādā paskatīties. Vajadzētu būt višķi brūnākai tai mīkliņai. Pamarīsim temperatūru iekšā. 30, 45 un 53, ja? Lietiņu, ko esam jau rādījuši iepriekš, katram iesaka iegādāties, nav dārgs un ļoti ērts lietas. Vajadzētu iekšā tikt līdz kaut kādiem 70 grādiem apmēram, lai būtu forši. Tad arī būs apcepies, tā kā liekam atpakaļ iekšā un turpinam baudīt dabu. Tā liekam vēl tālāk uz priekšu. Vēl viens 10 minūtes. Nu, ko skatāmies, ka tur sanācis ir? Nu, re. Brūnā augšiņa. Un pastīsimies, kāds mums tur ir ar temperatūrām. Šeit mums ir
74. Un šim mums ir, lai paceļās, nav vēl 65, kas arī ir pilnīgi pietiekoši. Tā kā es domāju, mēs varam teikt, voilà! Un zinu, ko nevarēja nomērīt ar termometru? To smaržu, kas tikko parādījās. Tas tie sīpoli ar sēdēm, kas nāk ārā, vai ne? Superīgi. Nu tā, elementārs gaļas pierādziņš, jebkurš var uztaisīt, nav vajadzīgs obligāti šausmīgi skaisti, mēs neejam ar viņu izstādi. Mēs taisam, lai varētu vienkārši forši uzēst mednieku mājās pusdienas. Nu, ko Wellingtoni ir gatavi, kvass mums arī ir. Jā, pēdējie vasaras krājumi, no dzesētavas pēdējie vasaras krājumi, mums no vasaras burgernīcas. Skaidrs. Wellingtoni šobrīd fantastiski smaržo, bet varbūt drusku tad atgādini, kas smaržo jūsu ēdienkartē, virtuvē, ar ko mednieki un nemednieki varētu iepriecināt sevi, kas ir varbūt populārākie šovasar, šoruden pasūtījumi, ko cilvēki vēlās pie jums no Wild & Free? Nu, sortiments mums ir ļoti garš, jā, ļoti plašs, un viņš ļoti smuki staigā līdzi sezonai. Tātad vasarā burgera prese griezās gandrīz sarkana palikdama. Nopietni izklausās? Jā, tā kā burgeri tur, burgeri šur. Lielāki, mazāki, asāki, netik asi. Jā, un tāpat tās arī šašliki vasarā spēja tik taisīt, sataisīt tur vienu lielu blāķi, un pēc nedēļas atkal nav. Tagad oktobrs ir klāt. Tagad ir vairāk uz tādām mājās, istabā gatavojamām lietām. Tā teikt, pie kamīna un sveču gaismā. Veču gaismā, jā. Veču gaismā, jā. Nē, vienkārši, zingā, mazliet vārdu spēle, bet man tas seriāls par radiniekiem no Lielbritānijas šausmīgi patīk. Jā, tieši tā. Rudens periods ir tas, kad vairāk parādās pieprasījums pēc kāpostīteņiem, pēc pildītām paprikām, pēc lazaņas, kas ir ātri pagatavojama un vienkārši sulīga. Paprikas un tīteņi tāpat tās ir sasaldēti. Tikai jāzina, ka vakarā ēst gribēsies. Jā, tas ir jāzina no rīta, ka vakar gribēsies ēst. Jā. Izrādās, cilvēki to nezina, ka viņi vakarā ēst gribēs. Nē, tu būs pārsteigts, cik daudz cilvēku to nezina. Dīvaini, protams. Es saprastu, ka tur 5-gadīgs bērns nezina, ka viņš vakarā gribēs ēst, bet cilvēks saprotamā vecumā tā kā vajadzētu saprast, bet nesaprot. Tātad... Zini kā, jūs ir vieta fantastisks atziņa par šo tēmu, ar ko, piemēram, vīri no zēniem atšķirās, tu zini? Rotaļlietas ir daudz dārgāk. Principā vairāk neko. Tā ir pilnīgi neko. Tas mūsu Lego ir daudz dārgāks par to Lego. Un rotaļu mašīna arī plintīta ir daudz dārgāk. Jā. Ko paņemam un tad runājam tālāk? Es domāju, mēs varam šņāpt uz pusēm to vienu. Daram tā. Lūk, kas mums te izveidojas. Tas ir diētiskais vai netik diētiskais? Šitas ir, es pēc ņēmu to, ko nesajaucām, kur ir iekšā arī bekoniņš, jā, tā kā grābt ciet. Iedošu lāpstiņu pagaidzi. Jā, citādi mums tur izjūgs visu, mēs ēdīsim no pannas. Un beigās būs Wellingtona putra. Kas īsti nav paredzēts. Lūk, šitā mēs tad darīsim. Super, paldies tev. Pati garšīgākā baraviciņa. Tā. Lūk, tad tu redzi, kāds viņš ir. Tad iekšā mums viņš ir mazliet rozā. Nav kļuvis pelēks, viņš joprojām būs sulīgs. Ja? Šis ļoti svarīgi to momentu noķert, jo tāpēc mēs izmantojam to pārtikas termometru, ko es esmu vairākas reizes teicis. Nopērciet mājās, turiet mašīnā, kabatā, mednieka visur. Viņš palīdz jebkam. Šeit mēs pamērījām to temperatūru 65 grādi, kurā viņš joprojām iekšā būs sulīgs. Ja mēs aizpauksim līdz kaut kādiem 95-100, iekšā būs pelēks un vairs nebūs forši. Jā, starp citu, pēc pirmās reizes, kad mēs pie tevis filmējām, es aizbraucu uz Gemosu un nopirku tieši tādu termometru. Mēs viņu reāli mājās arī lietojam. Principā viss kaut kur, pat šašliku taisot, to viņi var izmantot, ja ļoti gribētu. Jā, jo arī tad ir jāzina, cik tā temperatūra tur ir un nepārcep to viducī. Un arī asāmērcīt. Jā. Pie mana turbo čili vēl šitā. Labi. Es atturēšu. Šī ir tāda blakus liekamā. Šitā ir tā, kuru nevajag virsū gāzt, bet
Bet pieliekot blakus ir tāda laba sajūta. Tu vari neiet, bet vismaz tu jūties. Es saprotu, jā. Nu, ko, draugi, visiem labu apetīti. Mēs arī jūs to noskaidrosim, kāds garšo. Ir ļoti labi. Bet jūs, ja gribat arī kaut ko garšīgu, meklējiet to Wildland Free mājaslapā, pasūtiet. Un principā just uz Rīgu soli aizvest. Jā, mums uz Rīgu kursē transports reizi nedēļā. Termobusiņš ar saldētavu, braukājam turp šurp pie visiem. Ļoti garšīgi. Tiekamies atkal nākamajā raidījumā.